blakus man stāv Krista. Viņa ir golfere, 10. rangs Latvijā. Varbūt pastāsti, kāpēc iekļauts golfs ir olimpiskajās spēlēs? Manuprāt, tas ir iekļauts, jo golfs ir diezgan grūta spēle arī. Un citi varbūt domā, ka tā nav fiziski grūta, tāpēc tā nebūtu jāiekļauj olimpiskajās spēlēs. Bet tas patiesībā ir grūti iziet laukumā 18 bedrītes saulē karstumā 5 stundas iet. Un ir jādomā katru sitienu, kurš šis. Tas nozīmē, ka jābūt profesionālam. Tu nedrīkst tur iet uz ballītēm, vis kaut kādi savādāk izklaidēties. Tev jābūt koncentrējušies tās 5 stundas, izturēt tās visas 18 bedrītes. Jā, pirms sacensībām tieši noteikti ir jāizguļas kārtīgi, lai būtu spēks spēlēt laukumā. Un cik tu trenējies stundas dienā? Pārsvarā sanāk kādas 5 stundas, bet arī laukumā vairāk. Bet saulē karstumā tas taču daudz patīkamāk nekā sniegā un lietu. Jā, protams, bet ir arī karsti, tas grūti, bet ir labāk kā lietu. Tu noteikti vakar biji Latvijas jauniešu olimpiādas atklāšanā. Kā tev patika ceremonija? Jā, bija ļoti interesanti un man patika gan gājiens, gan arī koncerts un visi pasākumi, kas tur norisinājās. Latvijas olimpiādē tu tagad tiecies pēc medaļām? Jā, es pašlaik esmu 2. un atpaliek tikai pa 1 sitienu no 1. vietas. Kas jādara, lai tas 1 sitiens nebūtu? Jāsakoncentrējas un jāmēģina sist taisni. Tā bija mūsu jaunā cerība Krista, un viņa iet uz zelta medaļām šajā Latvijas olimpiādē. Paldies! Everybody was kung fu